Sveicināti, dārgie draugi! Cik interesanti vispārībā runā svētais gars un cik dažādi. Tas vispār ir superīgi. Halleluja! Biju šodien dievkalpojumā un pēc dievkalpojuma bija sadraudzība ar cilvēkiem un mēs tur runājāmies. Un viens tāds pienāk klāt un man bija šeit es biju uz kalna, man iedeva tādu te uzlīmīti, uz kalna to pacēlāja biļeti. Un viņa tāda savilcēja ir piestiprināta un nebija šķēris, ko viņa nokniept. Es parasti to daru mājās, viņa man tur tāda bija uz kurtkas. Un viens tāds pienāk, kruta! Un es pēkšņi tā čik paņemu un apskatos. Un šeit ir rakstīts pulkstenis laiks 12 un 11 minūtes. Un svētais gars man saka, atklāsmes grāmata 12, 11. Es tā, opā! Uzreizām iegāju telefonā, atvēru. Ziniet, kas ir atklāsmes grāmatā 12. nodaļā, 11. pantā? Es nolasīšu to līdās. Viņi to uzvarējuši ar tā jēra asinīm un ar savas liecības vārdu un nav savu dzīvību mīlējuši līdz nāvei. Ļoti bieži Bībelē ir vajadzīgs konteksts. Tu nevari paņemt kādu pantu un izlasīt, viņš būs bezsakarīgs. Bet šis pants ir jau ar kontekstu. Viss ir skaidrs, ka mēs, kristieši, sātanu, esam uzvarējuši ar savas liecības vārdu. Kas ir mūsu liecība? Mūsu liecība ir, kā Jēzus Kristus mūs ir izglābis. Šis ir šis liecības vārds, ar ko velns un šī pasaule ir uzvarēta. Un Dievs vienkārši to parādīja. Un tas, ko es tagad daru, es liecinu, kā tas Dievs, kurš mani izglābā, viņš ir dzīvs Dievs, un viņš spēja arī mūs uzrunāt. Un viņa uzrunāšanas veidi ir dažādi, bet tici man, tu dzirdēsi viņu, ja viņš tev gribēs kaut ko pateikt. Tikai neapslāpē to, ko viņš gribēs teikt. Un interesanti tas, ka Bībelē viņa ir visa sanumurēta, un tāpēc svētais gars ļoti bieži var caur cipariem uz tevīm runāt, var garā vienkārši izmest kaut ko, kas ir Dieva vārdā iekšā. Tāpēc Dieva vārdu ļoti būtiski ir lasīt. Un tagad tu esi viņos dabūjis sevi iekšā, viņš ir nosaivojies tevī šis Dieva vārds. Ja svētais gars tev kaut ko gribēs pateikt, viņš paņems no tevis paša un pacels tā kā no arhīva kādu rakstu vietu, kura tev būs, tā kā dzīvības ūdens uz to brīdi. Tā kā risinājums tam mirklim. Un vispārībā, un tā arī ir staigāšana ar Dievu, ka Dievs vienkārši tevi uzrunā, un tas ir tik forši, ka tev gribās uzreizām to kādam izstāstīt, kā tas ir noticis. Un manā gadījumā vienkārši tik elementāri džeks vienkārši paņēma pacēlu šo te un apskaties, kruta, un es tā ieskatījos tajā. Un pēkšņi man svētais gars nofokusēja uz cipariem. Pateica atklāsmes grāmata. Nolasīšu vēlreiz. Halleluja! Viņi to uzvarējuši ar tā jēra asinīm un ar savas liecības vārdu un nav savu dzīvību mīlējuši līdz nāvei. Halleluja! Slava Dievam! Tas jērs ir Jēzus Kristus, kas mīra par mums, lai mēs nemirtu. Saprotiet, viņš mīra par mums, lai mēs nemirtu un saņemtu mūžīgo dzīvību. Un ja tu negribi mirt, halleluja, un tu baidies no nāves, starp citu nāve priekš mums ir ieguvums. Slava Jēzum. Ja tu arī gribi būt, lai šis cilvēks, ko Dievs ir atpircis savām dārgām asinīm, tu vienkārši vari teikt, jā, Jēzus, gribu. Vienkārši var atkārtot, Jēzu, es gribu. Es lūdzu, ienāc manā sirdī, piedod manus grēkus un kļūsti par manu kungu un glābēju. Halleluja. Un tāpēc, tad, kad Dievs ienāks tavā sirdī, tev būs liecība. Kā tas notika? Tāpēc tur ir rakstīts ar savas liecības vārdu. Viņi to ir uzvarējuši. Jo tas nav iemācīts, tas ir piedzīvojums. Tas ir piedzīvojums, ka tu slīki, vai ka tevi gribēja nogalināt un atnāca kāds
un tevi izglāba, un tas kāds ir Jēzus Kristus, un tev būs, un katram cilvēkam, katram kristietim ir šis piedzīvojums. Šis piedzīvojums, kā viņš ir lēnā garā grimis, un kā viņš ir saticis Kristu, un kā viņa dzīve ir mainījusies. 3 punkti. Kas viņš bija, kā tas notika, un kas viņš ir tagad. Jo tad, kad tu satiecies ar Kristu, ja tu atļauj viņam, tad tava dzīve mainās. Viņa mainās pa 180 grādiem. Halleluja, un tā ir tā liecība, ar ko tu esi uzvarējis Sātanu un visus pārējos šajā pasaulē. Jo tas ir reāls piedzīvojums. Tas ir reāls piedzīvojums ar Dievu, kā tas ir noticis, un tas ir superīgākais piedzīvojums, kas var būt. Lai Dievs jūs sveitī un atklājās jums. Halleluja! Viss gods un slava Jēzum. Āmen.